Pie mums ciemos ir atbraucis cūkmens, kurš kopā ar kolēniem mācās, kā šķirot atkritumus un kā pavadīt labi laiku dabā un negružot. Diemžēl statistika ir tāda, ka tie cilvēki mēslo mežos. Mēs katru gadu izvedam tūkstošiem tonu atkritumus, ko mēs salasām ar savām rokām Latvijas valsts mežos. Tas ir tā, ka 12 dzelzceļa vagoni apēd konfektīti vai ne, iemet mežā, varbūt nepamanīs, varbūt tur vēl. Pudelīt, kaut ko tam līdzīgi, kaut kādu kastīti. Mežos rodas burtiski atkritumu kalni no šādiem te maziem atkritumiem. Es zinu par atkritumiem, to, kad ir jāšķiro un tas kaitē dabai. Kā tev patīk cūkmens? Viņš ir foršs. Viņš stāsta, ka vajag šķirot atkritumus un ka nevajag piegružot mežus. Un nekādas citas vietas. Šķiro atkritumus? Jā, dažreiz. Stīklu, piemēram, pudeles met tādam izkastē, kur ir stīklā, arī burkas un tā. Mājās. Un skolā tu arī šķiro? Dažreiz, bet vidas vieta, kad grib nokrituši pacel un ej uz miskastu. Uzmanību! Gatavība! Aiziet! Sāroj! 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 Šī ir mūsu skolā šogad notiekošā bērnu nometne Zaļā pēda. Nometne notiek pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam. Projektu, lai iegūtu Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu, uzrakstīja Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība, un nometnē piedalās 40 jaunākā skolas vecuma bērni, kuri nometnes ietvaros tad piedzīvo daudz un dažādas ar vidi saistītas aktivitātes, kuru rezultātā tad kļūst atbildīgāk pret vidi.